Kā jūs jūtaties šovakar? Es labi, tā priecīgi. Kāda varbūt ir tā kaut kāds jaunums, ko jūs šovakar uzzinājāt? Patika tas, ka tās visas labās, efektīvās lietas, viņām nevienmēr jābūt ļoti sarežģītām un samezglotām, kad arī vienkārši uzrakstīt ar baltu uz melnu 70% atlaidi, tas strādā. Un otra lieta, tad, kad tas, piemēram, piedāvājums vai vienalga kaut kas ir sagatavots, paskatīties uz to visu no malas un padomāt, vai tas ir no-brainer, vai es viņu ieraugot, vai es ņemtu. Šovakar es guvu vairāk apstiprinājumu par to, ko kaut kādu laiku atpakaļ arī mācījos. Tāds apstiprinājums un vēlreiz apstiprinājums par maksas reklāmām. Arī mēs uzņēmumā izmantojam maksas reklāmas. Tas tik tiešām ir ātrākais veids, kā sasniegt rezultātu. Kāda ir labākā atziņa no šodienas? Ļoti patīk, kad visi esošie kolēģi iesaistījās diskusijās, dalījās ar savu pieredzi un novērojumiem dzīvē. Mēs apmainamies klātienē tieši ar domām un tā. Kā ir ar 4. decembri? Vai jums šim vakaram ir plāni? 4. decembris man ir rezervēts. Es ceru, ka runas skolai. Jā, ir rezervēts runas skolai, jā. Es esmu jau kalendārā ierakstīta, plānoju apmeklēt runas skolas klātienes pasākumu. Es domāju, ka es būšu gan uz skolas pasākumā. Ļoti, ļoti ticams, jā. 4. decembris Bellevue Hotel, Storytelling māksla. Mēs jūs ļoti gaidīsim. Super, tad es būšu. Ceļš ļoti gaidīs. Paldies, čau!